Sagatavojies spēlei, lai viss būtu labi, kārtīgi un izdevusies spēle. Spēle, tās ir emocijas, tās ir kļūdas. Viņas vienmēr būs, bet man vajag, lai ir drives, lai go, lai mēs nešaubamies, mēs esam pārliecināti, ka mēs šansējam. Kurš ir atbildīgs par rezultātu? Katrs no jums, arī tie, kas nespēlē šobrīd. Katrs no jums, mēs neskatīsimies, ko mums Ēriks izdarīs, ko mums Brūnis izdarīs, vai mums Vārtsargs uz ausīm stāvēs. Vārtsargs uz ausīm stāvēs, tad mums būs tikai viens punkts, viņš nevar spēli vinēt. Bet mums ir jāšancē. Mums ir jāšancē visiem, katram un katram aiņa. Sadrūmuši izklausieties. Latvijas nevis Kanādā. Ļoti patīkam. Paldies. Paldies. Mēs visi, protams, mīlam hokeju, gan hokeja spēlētāji, gan fani, kanādieši arī ļoti labi pazīst latviešus, ļoti pazīst Latvijas hokeju un vienmēr apbrīno par to, cik labi mēs, protams, spēlēt. Šī bija jums pirmā spēle. Droši vien jums būs daudz, kas ko paņemt uz nākamo spēli līdzi. Un noteikti jums būs daudz fani, gan latvieši, gan arī kanādiešu starpā, īpaši, ka jūs spēlēsiet ar mūsu grupas komandām, protams. Bet mēs redzam, ka jūs spēlējat šobrīd ar savu vecumu top spēlētājiem. Viss notiek ātri. Kaut kur mēs šaubamies vai baidamies, mēs iedodam viņam iespēju. Kaut kur mēs nohalturējam jau vairāk. Mums tie vārti jau no sīkumiem rodās. Virziens ir pareizais, bet ar šo ir par maz. Rītā mums ir brīvdiena. Ne jums liks fiziski, ko darīt. Ne jums degunā bāzīt šo, rīt izveidinām galvu un gatavojamies nākamā. Mums ir treniņš, spēle ar Šveici, tad mums jābūt krietni labākiem jau pirms spēles ar Kanādu.